Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un šodien gribu pastāstīt par ļoti nopietnu tēmu. Ko sagaidīt vai kas tiks darīts, ja tiek atrastas metastāzes smadzenēs? Tātad statistiski biežākais audzējs galvas smadzenēs ir nevis kaut kāda glioblastoma vai meningioma, bet tās ir metastāzes. Metastāzes tas ir audzēja veids, kas atceļo no citurienes. Piemēram, ir vēzis, plaušu vēzis vai kuņģa zarnu trakta vēzis vai jebkāds cits vēzis, kas izplatās pa organismu un nonāk arī galvas smadzenēs. Un ļoti nereti, ka cilvēks to pirmo vēža lokalizāciju nemaz nezin, ka viņa eksistē. Un uzzina par to, ka ir vēzis tikai tad, kad nonāk slimnīcā un ka viņam atrod metastāzes smadzenēs. Metastāzes smadzenēs visbiežāk izpaužās kā epilepsijas lēkme. Pieņemsim, cilvēks ir bijis vesels, nav nekādas problēmas, un viņš pēkšņi zaudē samaņu, un viņam sākās epilepsijas krampju lēkme, un cilvēks nonāk slimnīcā, uztaisa bildes galvai un atrada metastāzes. Tāpat metastāzes var izpausties arī kā galvas sāpes, progresējošas, nepārējošas galvas sāpes, ir sevišķi, ja viņas ir lokalizētas kādā vienā noteiktā daļā. Pieņemsim, ja metastāze ir labā galvas smadzeņu puslodē, tad ir sagaidāms, ka galvas sāpes arī būs vairāk labā pusē. Un trešais veids, kā metastāzes var izpausties, ir neiroloģisks deficīts. Tātad katra smadzeņu daļa atbild par kaut kādu savu funkciju. Piemēram, smadzeņu kreisā puslodē, deniņa daļā ir lokalizēts runas centrs, un ja tajā runas centra apvidū attīstās metastāze, tad ir sagaidāms, ka cilvēkam būs runas problēmas, ko sauc par afāziju. Tātad cilvēkam ir grūti pateikt, izveidot vārdus vai izveidot teikums, vai arī tieši tā sensora afāzija, ka viņš nesaprot, ko viņam saka. Jebkurā gadījumā atkarībā no metastāzes vietas, kur viņa smadzenēs ir nokļuvusi un kur sākus attīstīties, tad attiecīgi arī ir attiecīgi izpausme. Tātad mēs atgriežamies sākuma punktā. Cilvēkam ir noticis kaut kas, vai no epilepsijas lēkme, vai viņam ir galvas sāpes, vai viņam parādījies neiroloģisks deficīts un tiek uztaisīts bildes un atrod metastāzi. Un tas ir pirmais, ko atrod. Šajā brīdī mēs nezinām, no kurienes tā metastāze ir atceļojusi, kur ir primārais perēklis, tātad kur šis vēzis ir radies, vai tas ir plaušu vēzis, vai nieru vēzis, vai kāds cits vēzis. Tātad šajā brīdī mēs to nezinām. Turpmākā rīcība ir sekojoša. Ir nepieciešams noskaidrot, no kurienes šī metastāze ir atceļojusi. Vai tas ir, kā jau minēju, no plaušām, nierēm vai no kaut kurienes citurienes. Un otrs ir jānoskaidro slimības stadija. Ko tas nozīmē? Vai cik šī slimība ir izplatīta? Ja? Vai metastāzes ir tikai smadzenēs un nekur citur organismā vairs nav, piemēram, viena metastāze tikai smadzenēs? Vai arī izrādīsies, izmeklējot, ka pacientam ir metastāzes visā ķermenī, metastāzes plaušās, metastāzes aknās, metastāzes vēdera dobumā, limfmezglos un tā tālāk un tā joprojām, var sakot, visā ķermenī. Mums jāsaprot, kādā stadijā ir slimība. Vai viņa ir plaši izplatīta, vai viņa ir šobrīd sākotnējās izplatības stadijās. Lai šo te noskaidrotu, standartā veids izmeklējumus, ko sauc par kompjūteru tomogrāfiju, ko veids krūšu kurvim, vēderam un mazajiem iegurnim. Tādā veidā var uzreiz atbildēt uz šiem te galvenajiem jautājumiem. Lielā daļā gadījumu izdodas atrast primāro perēkli, tātad ierauga, ka vēzis ir nierē, piemēram, vai vēzis ir aknās, vai vēzis ir aizkuņģa dziedzerī, vai jebkur citur. Ja? Un var arī pateikt, kāda ir stadija. Tātad, ja cilvēkam metastāzes ir simtiem, ļoti daudz visās ķermeņa malās, tad tā ir skaidrs, ka tā ir ļoti smagas pakāpes, jeb plaši izplatīts vēzis. Ja? Un šī vēža stadija var būt arī sākotnējā izplatības pakāpē, kad metastāze ir tikai kaut kur smadzenēs un nekur citur īsti nav. Tālāk jau viss ir atkarīgs no stadijas. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka cilvēkam ir metastāzes pa visu ķermeni simtiem, un ir viena metastāze galvā, jūs saprotat, ka vienas metastāzes izoperēšana no galvas smadzenēm neko nemainīs šī cilvēka liktenī. Jo, diemžēl, šis vēzis ir tik plaši izplatīts, ka bieži vien šādos gadījumos cilvēka
mūžs, diemžēl, ir paredzams kā samērā īss. Bet, protams, ka ir jāsaprot arī, kas tieši tas ir par audzēju. Jo ir vēži, kuri labi reaģē uz, piemēram, ķīmijterapiju, vai, piemēram, uz staru terapiju, vai uz abām šīm te metodēm, un šo te vēzi vēl var piebremzēt. Bet tā kopējā filosofija ir tāda, ka, ja cilvēkam jau ir 100 metastāžu visās ķermeņa malās, tad ir skaidrs, ka visdrīzāk viņa ārstēšana ķirurģiski, lai izoperētu vienīgu metastāzi no smadzenēm, vienkārši nav racionāli, jo, diemžēl, tas cilvēks visdrīzāk nomirs no tā, ka viņam metastāzes ir visā ķermeņa malās, un tās metastāzes attīstās, un cilvēks nomirs no šī te vēža, kurš ir attīstīts. Bet tagad izskatīsim gadījumu, ka, ja cilvēkam ir viena metastāze, kas ir labi pieejamā ķirurģiski izņemamā vietā, tad ir grūti pieejamas vietas vai vietas smadzenēs, no kurienes izoperēt metastāzi ir ļoti riskanti vai pat neiespējami, kur šī te operācija var izrādīties smagāka nekā pati slimība. Proti, izoperējot metastāzi, piemēram, es tagad jums kā piemēru saku, ja metastāze ir galvas smadzeņu stumbrā, tad jebkura operācija galvas smadzeņu stumbrā cilvēku faktiski padara par invalīdu, bezsamaņā esošu reanimācijā guļošu invalīdu faktiski uzreiz, un šāda operācija, protams, nav pieļaujama, tāpēc, ka neoperējot šim cilvēkam ir paredzams garāks mūžs nekā viņu operējot. Kaut kādā ziņā varētu teikt, ka ārstēšana ir smagāka nekā pati slimība. Vēlamākās situācijas, kad izņemot metastāzi operācijas laikā no smadzenēm un veiksmīgi ārstējot pamatprocesu, var iegūt kvalitatīvu un būtisku mūža pagarinājumu. Paldies par uzmanību, parakstieties uz šo kanālu, spiediet laiku, uzdodiet savus jautājumus komentāros, iespēju robežās mēs uz tiem atbildēsim.